Čau! Te audzējam kopā 9. video un uzsāksim ar dūmu un tad turpinās. Ok. Tad tā. Pirmais video šogad. Un jā. Fuck, autofokus čakarējās. Fokusē te. Fucking autofokus. Nekas. Tā. Redzat, ir 2 augi tagad, 23 dienas abām. Karoči Ziemassvētkos notika neliels negadījums, saistībā ar grovu. Es aizbraucu uz pāris dienām prom, un maniem augiem bija, tas pārāk skāba vide. Un es aizbraucu uz pāris dienām projām, un pirms braucu prom gribās sev iedot tādu foršu kokteili tam augam, lai viņš, attopās. Un kad tu atbrauc atpakaļ, tad bija tik forši aug un viss. Un es to kokteili uztaisīju daudz pa stipru. Un es nebiju pāris dienas mājās, un kad es atbraucu, tas bija tieši, man liekas, 25. decembris atbraucu mājās, un tas augs izskatījās, pilnīgi karoči. Būtu es atbraucis ātrāk, varbūt es būtu paspējis noflašot kaut ko citu, bet, jā, fakts ir tāds. Un tad kaut kur 1. janvārī, 14. es gribēju teikt, es karoči iestādīju šitos. Un, jā, tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc 9. video tik ilgi nebija, reāli kaut kāds pusotrs mēnesis jau kaut kā tā. Tāpēc, kad es gribēju šīs puķis vismaz izaudzēt, tā, lai jūs redz, kad normāli ir, un nevis, ka tur maziņi tie sīdlingi ir. Un tā. Man YouTube pāris jautājumu tika uzdot, es varētu atbildēt uz 2 no tiem pagaidām. Labi, sākšu to. Daudz ir prasījuši, kādas nutrients es izmanto, latviski mēslojums, jā, pareizi laikam. Tā, karoči, es nolikšu tā. Es izmantoju biobīzu ražoto produkciju, ok, sāks ar šito, un tad otru. Šitas ir biobīzu ražojums, ražots Holandē. BioGrow šķidrais fertilizers veģetatīvajam periodam. Jā, es negribu baigi iedziļināties, un jā, otrs ir, tas pats tikai priekš flowering. Būtība ir tā, kad uz katras pudelītes, redzat, ir 3 skaitļi. Kur te arī, karoči, tas ir NPK, es aizmirstu, kā tas latviski, kā tās vielas saucās, bet N, tas laikam, ja nācas bija nitrogen, viņš ir vajadzīgs tieši veģetatīvē, tāpēc šitas skaitlis ir 8, vairāk nekā otrajā. Redzat, otrajā ir 2, šitā ir 8. Tas augam dos tieši to zaļo krāsu un visu pārējo. Divnieks, to bija otrais, P potasijum, tas ir fosfors, ja nemaldos. Redz, tieši blūma periodā ir vajadzīgs. Te tieši, piemēram, sešanieks ir. Un jā, un karoči, īsumā, šitie ir bioloģiskie fertilizeri. Tas nozīmē, ka, viņi ir dzīvi, tā kā, viņos ir tās baktērijas un tādā garā. Un viņi arī pēc tās smaržas, kad atver pudot, var just, kad
tas tāds, un šitas vispār ir tāds ritīgi biezs. Un ir arī ķīmiskie tādi visādi krāsainie pulveri un tādā garā. Un jā, bet es tomēr izvēlos iet bioloģisko ceļu. Varbūt harvests nebūs tik milzīgs kā, piemēram, jā, ķīmiskajam fertilizēram, bet man patīk kurīt stāv, kas ir tā kā bioloģisks. Nu, kaut kā, zin, plaušām liekas labāk. Un jā. Jā, šitas nebūs tāds tīši pamācošs video. Šitas vairāk tā kā update'iņš šīs. Un jā, šitās meitenes ir tās pašas Cherry OG, kas bija iepriekšējā video. Interesants fakts. Šitās meitenes tieši tagad, kurš datums es neatceros tagad ir tieši 23 dienas pa 1 dienas vecāks nekā 8. video tas plāns. Viņas ir tātad pa 1 dienu vecāks, bet 2 reizes garāks. Tas tā interesanti ir. Jā, tāds, tā interesanti. Viņas aug labāk. Un jā, ja kāds varbūt ir pamanījis, ka apakšējās lapas ir nedaudz dzeltens, tas tāpēc, ka man tas nitrogen trūkums ir. Vēņķis tikko izslēdzas. Man te kontakts zūd, bet nu es viņu atslēgstēt. Jā, tāpēc, ka nitrogen trūks, bet nākamā reize, kad es laistīšu, es pielikšu nedaudz klāt, un es domāju, tas viss būs kārtībā, tas tāds minor sit-back. Un tā kā tā. Čūskas gads ir sācies, 2013. Es cerēju, ka es janvārī uztaisīšu video, bet tur nebija ko taisīt, tāpēc atvainojos vēlreiz, kad tagad jau februārī es saņemos un uzfilmēju. Un jā. Es spiešu kā apkurījies. Nu tā. Tas, es domāju, īsumā arī viss. Paldies par labajiem komentāriem jums un par subscriberiem un visu to labo feedback, to pozitīvo vibe, ko es jūtu tur komentāros un tā. Tas viss ir very cool. Un jā. Es ceru, ka es nākamo video uztaisīšu jau, kad man kastes nebūs, tad puķis būs zemāks un viss būs vēl lielāks. Un tā. Tas arī viss. Audzējam kopā.